Vai tu esi redzējusi skaitli 1111? Šī ziņa ir priekš tevis. Ja redzēji skaitli 1111 un nav kustība, tad ziņa priekš tevis. Žēlošanās, sūrošanās, tas izraisa tavu atlikšanu. Kādi no jums necīnās pret demoniem, pret uzbrukumiem? Tu cīnies ar savu pukstēšanu. Tu sūdzies, čuksti pret Dieva procesu. Šīs gars atņem skaidrību, mieru, kustību, bet šodien sarausim saites ar to, jo mums jāredz kustība. Izrēliešu tūkstnesī nenomira no milžiem, viņi mira no sūdzēšanās. Kādi no jums ar runāšanu izrunā sevi ārā no izrāviena, par ko lūdzi? Tu pravieto atlikšanu ar savu muti, būvē sienas ar saviem vārdiem, tu liec lamatas un blokādes ar saviem vārdiem. Jēzus Kristus vārdā es pavēlu katram sūdzību garam, žēlošanās garam, neapmierinātības garam zaudēt spēku pār prātu, pār muti. Šodien pagriežas atmosfēra. Pasludini, es salaužu katru piekrišanu ar sūdzēšanās garu, atceļu katru negatīvu atzīšanos. Esmu saskaņā ar debesīm, mani vārdi neatcels manu likteni vairs. Tavs nākamais līmenis gaida tavu pazemību, ne tavu sūdzību. Uzticies Dievam, zini, ka viņš kustās. Neapturi to, ko Dievs jau ir atbrīvojis, jo to, ko Dievs tev tika apsolījis, jau ir izdarīts. Došu dažas lietas, kā pagriezties no sūdzēšanās uz kustību. Kādam ir grūti no tās vietas iziet, no šīs sūdzēšanās vietas. Slavē Dievu. Slava dara ienaidniekam apjukumu, lauž garīgo paralīzi. Aizver to sūdzību pret rakstu vietām. Kad kaut ko negatīvu pasaki, pasludini apsolījumu. Jautā Dievam, ko tev Dievs māca tagad šajā sezonā, lai ir atklāsme, lai nav aizkaitinājums. Atceries, ko Dievs jau ir darījis. Atmiņa ir ierocis pret sūdzēšanos. Ticību izrunā skaļi. Mutes turē kustību, dzīvība un nāve ir mēles varā. Ja nepatīk, kur esi, atrodi prieku, radi labāko no tā. Atceries, ko Dievs darīja pagātnē, kad bija pret sienu. Tas dos cerību par nākotni. Dievs grib, lai tu pagriez sirds nostāju, no sūdzēšanās pagriezt kustībā.